Kā mēs varētu pārveidot sinus 2 alfa? Un kas mums palīdzēs, ir palīdzēs šī te sinusa summas formula, ko mēs apstījām iepriekšējos video. Un tātad 2 alfa mēs varam pārrakstīt kā alfa plus alfa. Un tad pēc šīs te formulas, tad sanāks tas būs sinus alfa kosinus alfa plus kosinus alfa sinus alfa. Jā, visi leņķi ir vienādi. Un tad tā kā reizinātājs var mainīt vietām, 2 reiz 3 ir tas pats, kas 3 reiz 2. Mēs dabūjam šādi te, un tā kā viņi ar abi ir vienādi, tad ābols plus ābols ir 2 āboli. Ja? Un tāda ir šī te formula. Ja mēs kaut ko redzam sinus 2 alfa, mēs to varam pārrakstīt šādā te veidā. Piemēram, mums ir sinus 4x, tad mēs to varam pārrakstīt kā 2 sinus 2x kosinus 2x. Ja? Vai mums, piemēram, ir sinus 70 grādiem, un mēs to varam pārrakstīt kā 2 sinus 35 grādiem kosinus 35 grādiem. Kurš tas ir ļoti noderīgi, ir saīsināšanā. Piemēram, mums būtu sinus 2 alfa dalīts ar sinus alfa. Un šitā noteikti pilnīgi absolūti nedaram, ja, jo sinusā iekšā ir leņķis, bet ārpusē ir skaitļi. Mēs, ko mēs varam izdarīt, ir šo te pārrakstīt kā sinus alfa kosinus alfa, un tad mēs ļoti ērti varam saīsināt ar to sinus, kas ir apakšā, un dabūt atbildē 2 kosinus alfa. Komentārā ieraksti, kā tu pielietotu formulu šajā piemērā, un uzdevums ir atrisināts.